Sveiki! Ik viens, kas bijis Rīgas Rātslaukumā, pazīst Melngalvju namu. Bet vai esat kādreiz īpaši ieskatījušies ēkā? Nu tieši blakus. Jā, tas ir Švābas nams. Daudzi to pat uzskata par daļu no Melngalvju nama, bet tā īsti nav. Tieši par šo mūžīgo kaimiņu mēs šodien parunāsim. Iedziļināsimies tās vēsturē, attiecībās ar slaveno blakusēku, balstoties uz, tādu vēsturisku rakstu. Mēģināsim atklāt to stāstu, jā, no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Labi, tad sāksim ar sākumu. Kā tas viss radās? Tas zemes gabaliņš parādījās reizē ar jauno namu, kas vēlāk kļuva par Melngalvju namu. Tas bija 1334. gads pēc tam, kad Rīga zaudēja ordenim un tirgotājiem vajadzēja jaunu vietu. Tad tajā pašā laikā? Jā, un uz tā mazākā gabala uzcēla palīgēku, tīri praktiskām vajadzībām, kalpotājiem, noliktavām, tam līdzīgi. Kā tā izskatījās? Tas agrīnais izskats nav īsti zināms, bet 16. gadsimtā to paplašināja. Tad tā kļuva jau redzamāka laukumā. Pagrabu paliekas liecina, ka tas visticamāk bija tāds renesanses stila akmensnams. Sākotnēji piederēja pilsētai. Skaidrs, tātad sākumā tīri kā palīgs lielajam namam. Bet tad nāca pārmaiņas. Jā, ap 18. 19. gadsimta mīju veco ēku nojauca un uzcēla jaunu. Citiem mērķiem. Tieši tā, pilsētas policijas un tiesas vajadzībām. Un stils arī pavisam cits – klasicisms. Kāds tas bija? Tāds atturīgāks. Klasicisms jau tāds ir. Taisnastūra ēka, 2 stāvi, 4 logi fasādē. Sākumā pat esot bijušas skulptūras uz jumta, bet tās ātri pazuda. Pazuda. Kāpēc? Ap 1821. gadu fasādi ļoti vienkāršoja, noņēma rotājumus, tās skulptūras pielika rustiku, pirmajā stāvā tāda kā akmens imitāciju. Ēka kļuva, diezgan neizteiksmīga. Interesanti. Ir kādas versijas, kāpēc tā? Ir pat minēts, ka iespējams Melngalviem nebija īsti pa prātam pārāk grezns kaimiņš, varbūt viņi ietekmēja to vienkāršošanu, lai, neaizēnotu viņu pašu namu. Tā varētu būt. Un tad parādās Švābe. Nams iegūst savu tagadējo nosaukumu. Jā, 1842. gadā ēku nopērk vīntirgotājs H.P. Švābe. Bet īstā drāmētā, var teikt, sākās vēl vēlāk, 1889. gadā. Kas tad notika? Ēku kopā ar vīna biznesu nopirka tirgotājs Emīls Šmits. Un te sākas tā leģenda. Leģenda? Jā. Kāda? Stāsta, ka Šmits bijis ļoti ambiciozs. Gribējis iestāties prestižajā Melngalvju brālībā, bet viņu neuzņēma. Un viņš apvainojās. Tā runā. Un tad viņš it kā apzināti nopirka Švābas firmu un šo namu blakus Melngalviem, lai parādītu viņiem tāda kā arhitektoniskā atriebība. Oho. Atriebties ar arhitektūru. Tas ir spēcīgi. Ko viņš izdarīja? Viņš nolīga arhitektu Kārli Felsko un uzdeva namu pārbūvēt neorenesanses stilā. Apzināti atdarinot Melngalvju namu. Tātad kopējot kaimiņu. Jā, bet ļoti grezni. Parādījās augsts zelministas jumta trīstūris, pilastri, dzelgas, arkas, visi tie renesanses elementi, kas bija arī Melngalvju namam. Un rotājumi, tie droši vien bija īpaši pārdomāti šajā plānā. Protams. Fasādē bija čarjerīdes, tās sieviešu figūras kolonu vietā, obeliski, un zelmiņā portreta medaļons. Melngalvņamam tur ir karalis Artūrs, ja nemaldos. Tieši tā, bet Šmits lika ielikt pats sevi, savu portretu, un vēl viņa monogrammas starp logiem. Nopietni. Pats savs seja lika? Jā, un vēl zelmiņa malās 2 landsknehtu skulptūjas. Un interesanti, ka tās veidoja Augusts Folts, tas pats tēlnieks, kurš darināja skulptūras arī Melngalvju navam. Tas ir neticami, viņš pat mākslinieku pārvilināja, vai kā? Vai pārvilināja, grūti teikt, bet fakts paliek fakts, tas pats autors. Pat vēja rādītājiem bija lidojošas zivs motīvs, kas it kā simbolizē mērķtiecību. Varbūt Šmita mērķtiecību. Kāda bija reakcija? Ko teica sabiedrība un paši Melngalvi? Reakcijas bija dažādas. Vieni teica, jā, ļoti skaisti, harmoniski papildina laukumu, Felsko ir malacis, bet citi, piemēram, vēstnieks Pauls Kampe, uzskatīja to par bezgaumīgu, tādu izrādīšanos, ka tas aizskar Melngalvju namu.
Tik traki. Bija pat incidents 1905. gadā kāds uz ēku esot šāvis no revolvera, par laimi bez lieliem bojājumiem. Kungs? Un Melngalvi? Viņi izturējās diezgan augstprātīgi, savos ceļvedos un aprakstos Švābes namu vienkārši ignorēja. It kā tā nemaz nebūtu. Ignorēja kaimiņu? Jā, 1908. gadā pat bija mēģinājums to Šmita ēku aizstāt ar citu, bet vēstnieki un arhitekti iebilda, un projekts apstājās. Bet galu galā abiem namiem bija līdzīgs liktenis. Jā, ļoti traģisks. 1941. gada 29. jūnijā kara laikā abas ēkas nodega pilnībā. Un pēc tam? Švābes nama drupas nojauca 1948. gadā, bet doma par abu namu atjaunošanu tā parādījās jau drīz pēc kara, un īpaši aktuāli kļuva 80. gados. Un visos plānos bija abi nami kopā. Jā, interesanti, ka visos konkursa projektos rēķinājās ar abu namu atjaunošanu, gan Melngalvi, gan Švābes nama. Un beigās? Tā arī notika. Tieši tā. Apstiprināja komunālu projektu arhitektu Zīles Dzenes Skuļikovskas Bratuškina projektu. Atjaunot abus namus tādā izskatā, kādi tie bija pirms kara. Pamatakmeni ielika 95. un 99. abus atklāja. Kāda ir Švābes nama loma tagad? Tagad tie ir faktiski viens komplekss. Muzejs, koncertzāle, Švābes nama daļā pirmajā stāvā ir turisma informācijas centrs, augstāvos administrācija muzeja telpas. Tie ir savienoti iekšpusē? Jā, tie ir savienoti. Kādreiz turpat bija tāda īpaša latviešu zāle ar nacionālo interjeru, ļoti skaista, bet, diemžēl, 2015. gada remontā, kad Melngalvi namā bija prezidenta kanceleja, to pārveidoja. Tagad tur ir neorokoko stils. Žēl par to zāli, bet kopumā nami ir atkal kopā. Jā, gan no ārpuses, vien iekšpuses, nedalāmi. Tātad, ja tā padomā, Švābes nama stāsts ir gājis no palīgēkas līdz policijas namam, tad par tādu kā atriebas simbolu, caur iznīcībai līdz atzimšanai, un tagad tas ir vienots veselums ar savu slaveno kaimiņu. Jā, un var teikt, ka Ēmīla Šmita mēķis savā ziņā ir sasniegts, vai ne? Melngalvi nams bez savā reiz tik konkurējošā kaimiņa tagad vairs nav iedomājams. Tie stāv blakus kā viens vesels. Tiešām. Un tas liek aizdomāties. Par ko tieši? Par to ciklu. Sākumā atbalsts, tad sāncensība, pat atdarināšana un beigās integrācija. Ko tas varētu pastāstīt par to, kā ēkas vai varbūt pat cilvēki vai institūcijas veido savu identitāti attiecībās ar kaimiņiem? Kā šī miedarbība mūs definē? Tas ir interesants jautājums, pārdomā.